reāli tas auto iet pilni. Te jūti ir jauda. Mēs bija patīkami pārsteigt par to, kā strādā amortizatori, tomēr, ka viņš ir diezgan pietiekami ciets, ka ar viņu var braukt, tomēr arī agresīvi un ātri, un ka viņš tomēr turās, stūrējās. Par visām 2 tonnām. Jā, un redz, reāli tā kā autobusu svārki, jeb baļi. Es atceros, toreiz braucu ar to tavu melno ķeļiku, vai ne? Un, nocesēm bremzes, bišķi pietrinu. Un kādas riepas vispār ir Michelin Pilot Sport. Tas tā nebrauc kā šitais. Šitais ir tuvāks jau sacīkšu auto, jo tāpēc, ka arī, tomēr tās bremzes, amortizatori, tas viss pārējais ir ok. Sudēt, es nestājos vairāk. Švedenkreuze. Kartīte augšā arī, kur ir, ja? Nopirk arī. Bet es neķērēšu viņus atstājuši, lai atgriezt. Kā vispār var izdarīt tā, es varu vienkārši pohvīt. Tev vajag viņu tās reizes? Labi, paņemsim, tev uzmetīsim. Tev tricāri iedošu. Da, labi. Jā, tā jau laikam ir īstenībā, tur jau ne jau tie zirgi ir jau tik svarīgi, tie 200 tur klāt, bet, 500 mums arī ir efektīvāk. Tu spidometru nevajag, Kriši? Pārslēdz uz spidāku. Tas taču jau normāli vispār, nevajag. Kas te kā? Jā, šito apļa laiku būs grūti paspēt. Jā, uz automātu ir labāk, tāpēc, ka viņš efektīvāk pārslēdzas. Taču nevajag 700. Es pat brīnos ar 500 zirgiem. Ups. Uzreiz 2 karām. Tas jau uzreiz Hellcats is coming. Krišam nevibrē tā stūra nemaz. Švedenkreuze. Tas jums nav turistu fāre. Ka tik labi ar šo Hellcat var braukt, es nezināju. Sudēt, es nestājos vairāk. Viņš reāli tā kā autobusu svārki, jeb baļi. Viņš nestājos. Jā. Bremzes nav. Nav vispār? Sūdens paliek. Sūdens paliek. Jā, es ar to sajūtu starp citu uz beigām, ka viņš sakars, tad jā, naži beidzas. Un arī tas šķidrums tur ir ieliet, zin kā, nav īstie grādi, man liekas, tur kaut kas nav ar to šķidrumu. Tas parasts.
vajadzēja ieliet dot high performance. Lai arī, kad iet garām. Neiet. Brauc. Negribu riskēt. Viņš tur aizmudrē vazājās, nu zin kā. Negribu, lai sūd, nu zin kā. Viņam netraucēja. 500 bēda reālās brēmas ir tirsām. No Švedenkrojas pat nevarēja sasētīt. Labas riepas vispār ir jau. Michelin pilotu sport. Vismaz kaut kas šai mašīnā ir labs. Bremzes pazudējām. Tas jāatasēja. Tas nebraukšu, ka baigi. Patusēsim bremzes, jo tā kā, nu, lai nāk no kalna lejā. Viņš jāpatasēja. Jā, viņa ir smaga. Jā, Tas bremzes reāli. Autobus braucot pa Rieburī nav tik forši. Jā, riepas tiešām tura. Riepas ļoti labi, jā. Nu šitā, jā, tur augšā rītīga pilna. Te jūt, ka ir jauda. Tas ir 500, ieslēdz 7. Neslēgts. Slēgsim. Jā, tāds ir rings iet pa garām. Žēl, ka nevar. Šito var noīrēt, jā? Te var izvizināt, jā? Izvizina. Šitais ir ļoti bīstams līkums. Bergwerk. Jā, šeit man sākas līdēt. Jā, viņš ir tāds trikī, jā. Tu, Oskar, bija izbraucis tajā Xboxā Nürburgringu? Jā, nē, mums ir telefons. Šitiem te mēs patasēsim riepas, ne, bet šito ne. Motoru. Motoram jau tā. Bremzes diskus patasēsim. Veiklu goļārs aiziet garām. Veiklu galdiens ies garām. Trakie vieni. Oho. Jā, nu te tūlīt reiku vēl paies garām. Atļausim. Emka, maleči, skaisti. 36. Pustko viņš izkabina to. Šitas ir īstenībā viens no bīstamiem līkumiem, ka te pienākošais diezgan liels ir un tur vēl nākošais. Tu atceries trasi no pagājušā gadā, ja? No plus mīnus. 23. Šitien ir interesanti, tāpēc, ka tur vajag ārmalā izrulīt. Taipers, nice. Jā, redzi, liels, milzīgs bremzes, bet tāpat. Netiek galā. Nevar būt. Kaut ko izkapināju. Vai iekšmalu ņemsi? Davai. Bremzes parādījās vēl. Nopietni? Jū. Viņas atcesēja. Nu. Ew, labs, davai. Tu nost. Labs. Vispār, zini, salīdzinot... Ir bremzes, jā, kas man... Salīdzinot ar to veco, šitais ir daudz labāks. Šitas ir daudz labāks. Nē, piekara bremzes, visu. Tas ir par kā buģizdēta. Nu, tur jau bija tā, ka mēs ar to melno bija tur fan video. Nē, nu, bet jāmāk jau arī ir braukt reāli, jo, zin kā, nu... Te jau nevar salīdzināt, kā mēs tev roļiku redzējām. No Oskars vēl boļī meņija centās. Gandrīz Oskars nošķīlās ar Bemberi. Jau labs, porki tā nāksi. Točno. Krišs, saņemies. Jā, Porsche.
Porsche. Ir. Ir bremzes, ir. Ir bremzes parādījās. Atcesējām. Atcesējām. Drīz jau atkal beigsies. Nu, drīz jau beigsies, jā. Nē, šis kaut ko galīgi žāvē, neizstās, ka viņš gongo. Pārmalu, kurš tas bija tavu vietu? O, nē, viņš ķiverē, viss kā nākās. Sievieti visu. Sievieti. Oho. Ringu taksī. Tie visi zina, kādu sanāk. Nelēs. Ojojoj, kas tas tāds parādījās? Vīrs ākali bremzes beidzās. Viņš laikam 3 līkumu. Jā, bremžu nav. Jā, nu vismaz bremžu diskus pa 5 štukām būs pabeidzis godam. Vismaz kaut kāds labums, tā kā es atļauju, Džeki, ka tikai mājās tiekam, jā. Kaut kad varam arī nomainīt kontenta pēc. Zin kā, kontents vajadzīgs, kontents. Vai, Kriš! Labs. Prekā viņš brauc, tu nost. Tā, es jau mācījos šitā kadrena. Tā vajadzētu pamainīties vietās atkal Oskaram un tad Krišs varētu stāstīt, kur tuvāk tālāk. Nevajag to mašīnu nocīt, pietiks, ja tie 3. Jā? Jā, visu visu. Vēl jau 2 apļi palika. Pietiks, es domāju. Tas bija labs. Jā, reāli tas auto iet. Bet kāpēc tu 700 negrib pamēģināt? Te pietiek ar 500. Nevajag, jā? Reāli pietiek. Nu jā, nav kur izlikt to 700 jau vajadzīgi tik dragreisā reāli. Tas ir manuāli jābrauc, ir nevis ar automātu, bet ar manuālo režīmu. Es manuāli braucu. Nu davai, cik dabūs? Pilns pedālis. 500 zirgi tikai. 500 zirgi. Fīgi vien. Ai, labi. Šo dzesē bremzes. Tu vispār viss slikti palika. Kā viņš? Viši šitā pieskaries bremzēm, vienkārši. Jā, nu izlocījās diski. Bet tad viņi iztaisnojas pēc tam vai kā sanāk? Nu, ka viņi pēc tam atkal nevibrē, kā tā? Nē, nu tur pa ceļu braucot, viss ir ok, bet saprot, pie lielām slodzēm. Jā, bet sākumā trases jau arī bija slikti, tad palika, nu bija labi, tad bija slikti tagad. Beigas, nu tā, kad mēs nodzesējām, mierīgi braucām, tad jau bija ok, un tad 3 līkumu un ākali bija gauz. Bet jā, bremzes ir finiši. Nu labs ir vismaz godam būs nobeigti tie diski, jo zin kā, nu... Es viņus negribēju mainīt, kamēr es esmu Latvijā. Man bija mērķis viņus izsēdināt Nīburgringā. Godam būs nobeigti diski. Tā, nu labi, tagad dosim Oļegam izbraukt aplīti. Nu, Kriš, tu priecīgs ieraksti kaut ko? Nē, ir forši. Varēsi noskatīties, kad tev būs 50 vai 60, varēsi noskatīties. Tā, bija pārsteigums, ka tiešām, ka zin kā, kaut vai tai mašīnai ir milzīgs svars, milzīgi, nu, jauda pietiek, 500 arī pietiek. Zin, kas ir nodzesējumi bremzes. Doma tāda, ka jauda ir pietiekami 500 pagaidām, nu, tāpēc, ka pirmkārt mēs trāsu nezinām izsilu no galvas, vai ne? Bet jā, bremzes. Un es biju patīkami pārsteigts par to, kā strādā amortizatori, tomēr, ka viņš ir diezgan pietiekami ciets, ka ar viņu var braukt, nu, tomēr arī agresīvi un ātri, un ka viņš tomēr turās, stūrējās. Par visām 2 tonnām. Jā, un redzies, atceros, toreiz brauc ar to tavu melno čeļiku, vai ne? Un, nu, nodzesējam bremzes, bišķi pietrinam. Nu, tas tā nebrauc kā šitais. Šitais ir tuvāks jau sacīkšu auto, jo tāpēc, ka arī, nu, tomēr tās bremzes, amortizatori, nu, tas viss pārējais ir ok. Kārbēja darbība trasē, nu, automātiskais režīms ir sūdīgs, viņš visu laiku nesaprotam, tāpat kā īsumā iepriekšējiem tam tavējam. Tāpēc ar manuālo režīmu vajadzēja slēgties, un tad bija baigi ok. Nu tā, ko es tev vēl vairāk varu pateikt? Baigi ok? Kā jums, kungi, patika? Forši. Patika. Fan? Super. Krišs māk braukt? Jā. Krišs māk braukt, jā. Nu jā, bet braukt ir jāmāk. Teorijā, zin, kas ir īstenībā, vēl ir lieta tāda, es biju baigi izbrīnīts par to, ka ar visu traction kontroli ieslēgtu, viņš atļauj diezgan
Nu tā, riepas ir labs. Viņš turējās tajos līkumos un stūrējās, un ar to traction control nejūt to, ka viņš baigi kaut kur pieķert. Es teiktu pat visticamākais, ja būtu labas bremzes, varētu braukt ar tiem visiem 700 zirgiem, pamēģināt. Nu labi, īstenībā pietiek 500, bet varētu slēgt to traction control laukā, vai ne? Tā kaut kā. Un vēl jau kā ar beņķi vispār? Beņķis? Beņķis ir labāks. Jā, atceries, pagājušajā es šļokāju no vienas puses uz otru. Šitas kaut kā turēja labāk vietā. Nē, arī, protams, tā mašīnas svārstība nebija tik liela, ka viņš braucot līkumā, viņš nesasvērās tik ļoti. Bet jā, viena lieta jūt svaru. Jā, vai tā svars. jauda ir nenormāla, nu, pilnīgi pietiekam, ka reāli tur var turēt līdz, ar tiem 700 varētu turēt tiem Porschiem visticamāk līdzi, ja? Bet jūt to, kad ir svārs. Un, piemēram, Švedenkrojas, tur, kur bija ātrākā vieta trasē, mēs cik dabujām 200 bišķiņ pāri, vai ne? Es domāju, nu, tur izbraucot tos līgumus pareizāk, tur varētu arī pāri 250 dabūt noteikti ar šo mašīnu. Jā, bet galā bija tā, kad spied tās bremzes, nu, baigi jau nestājās. Nu, jā, tā kaut kā, tā kā, nu, tur... Nu jā, mums bagāža pilna vēl paši labi, zin kā, bet mēs bet anyway, mēs braucām ļoti prātīgi, tāpēc, ka, zin kā, mums tomēr vēl kilometri jābrauc, vai ne, un nevaram atļauties tur, no, ģipa, linā iet, vai ne, tāpēc vienmēr, nu, šādos braucienos, nu, braucam uz, nu, kaut kādiem 70%, jā, tur tā. Visi brauc nodzesēt bremzes tiešām? Jā, nu, tas kā vajadzīgs ir, jā. Nu, Lai nesaplīst. Nu jā, nu vienkārši tu esi tikko nobrauc to apli, jo tur tā īsti viena nepietiek, lai sabremzētos. Ne sabremzētos, bet lai nodzesētu. Nu kaut kā tā, kungi.